Pagājušā gadā lielākais Fizmix.lv notikums bija Guinness rekorda pasākums Arēnā Rīga, kur veidojām garāko elektrisko ķēdi pasaulē, kas sastāv no cilvēkiem. Lai pierādītu, ka ķēde patiešām ir noslēgta, tās vidū tika ielikts priekšmets, kur ir grūti nosaukt latviski, angliski tas sauc energy stick. Jā, tāds kā elektriskais kociņš. Lai darbinātu elektrisko kociņu, ir nepieciešama pietiekami stipra strāva, taču caur cilvēku drīkst plūst tikai vāja strāva. Kā var izveidot tādu schēmu, kura caur cilvēku laiž ļoti vāju strāvu, kuram cilvēkam pāri nenodara? Tai pašā laikā mēs varam skaidri ieraudzīt, kad šī strāva ir ieslēgta, kad šī strāva ir izslēgta. Cik tad ir liela šī stiprā un cik liela ir vāja strāva? Redzam, ka spuldzītā deg, tātad strāva plūst, un strāvas stiprums, ko man mērinstruments rāda, ir 171. Un kā fizikas mums uzreiz jājautā 171 kas? Strāvas pamatmērvienība ir ampērs. 1 ampēru strāva tā jau ir nopietna. 170 ampēri būtu tāda strāva, kurai tūklāt negribētu nākt. Šeit šobrīd ampermetrs ir ieslēgts uz miliamperu rādīšanu, amperu tūkstošo daļu. Tā kā šobrīd mēs redzam strāvas stiprumu 170 miliamperi. Tātad 170 miliamperi ir pietiekami liela strāva, lai darbinātu spuldzīti. Es noslēgšu šo ķēdi caur savu ķermeni. Spuldzīte, protams, nedegs. Mums ir cerība ar šo jūtīgāko mērīšanas režīmu tomēr ieraudzīt to mazo strāvu, kuru mēs gribam nodemonstrēt. Paņemu vienā rokā vienu kontaktu, otrā rokā otru, un es šajā brīdī kļūstu par daļu no elektriskās ķēdes. Skatāmies uzmanīgi, ko rādīs mikroampermetrs. Tātad, lai iedegtos spuldzīti, ir vajadzīga liela strāva, bet caur cilvēku plūst maza strāva. Ko darīt? Vienkāršajos ķēdes elementos parasti ir 2 kontakti, un viņus var slēgt virknē, veidot vienu garu ķēdi. Ja mēs gribam veidot sazarojumus, tad ir vajadzīgs kāds cits elements, un tas elements ir pavisam īpašs. Šo ķēžu elementu sauc par tranzistoru, un tas kā reiz ļauj pastiprināt vājas strāvas. Lai tas darbotos, ir jāsaslēdz stiprās un vājās strāvas ķēdes. Stiprās strāvas ķēdē atrodas lampiņa, kura, ja skēmā ir tranzistors, iedegsies tikai tad, kad tiks ieslēgta vājās strāvas ķēde. Vājās strāvas ķēdi nodrošina tajā ieslēgtās 1000 ohmu lielā pretestība. Tomēr viena cilvēka pretestība ir pārāk liela, lai ar vienu tranzistoru ieslēgtu spuldzīti. Lai pastiprinātu pavisam vāju strāvu līdz lielajai strāvai, mēs izmantosim triku ar vairākiem tranzistoriem. Izveidojot tādu schēmu, kurā ir 2 tranzistori un piedalās arī cilvēks, var iegūt stiprās strāvas, vājas strāvas un pavisam vājas strāvas ķēdi. Cilvēks ir pavisam vājās strāvas ķēdē. To noslēdzot, viņš ieslēdz vājās strāvas ķēdi, kas savukārt ieslēdz stiprās strāvas ķēdi. Vērojot spuldzīti un klausoties skaņas signālu, mēs varam censties sataustīt tādu režīmu, kur mēs sasniedzam efektu ar mazāko iespējamo strāvu. Šī strāva ir ļoti vāja, 1 vai 2 mikroamperi uz mana mikroampermetra izšķirtspējas robežas. Un savukārt jūs varat redzēt, ka tā spuldzīte nedeg pavisam stipri. Šo pavisam vājās strāvas ķēdi Guinness rekorda pasākumā nodrošināja 1137 cilvēki, bet vājās un stiprās strāvas ķēdes ir iebūvēts pašā elektriskajā kociņā. Tomēr tik lielam cilvēku skaitam ir ļoti liela pretestība. Tāpēc ir īpaši būtiski, lai viņi kociņam pieskaras ļoti cieši.